Tātad mēs esam atnākuši pie Daņu Mīlī tempļa. Tiek uzskatīts, ka templis celts 11. vai 12. gadsimtā, neilgi pirms Angkorvata, vai arī precīzi dati nav saglabājušies, tiek uzskatīts, viņš ir celts pirms Angkorvata. Šis ir celts kā hinduisma parauga templis. Pie tam ļoti daudzas detaļas šajā templī ir veidots kā pamats pirms Angkorvata, jo ļoti daudz detaļas pēc tam tiek atkārtotas Angkorvata templī. 2007. gadā pilnībā atmīnēts, un kopš tā laika ir pieejams turistiem. Šis ir viens no nedaudzajiem templiem, kurā ir atļauts kāpelēt un ložņāt pa visiem akmeņiem un ejām, kas ir redzams. Tās mazās ēkas sauc par ko? Par bibliotēkām. Tātad mēs esam atbraukuši pie Lolei tempļa, kas ir 8. un 9. gadsimtā celts hinduisma templis. No tempļa salīdzinoši maz ir saglabājušās lietas, bet tas, kas ir saglabājies, noteikti to vērts, lai apskatītu. Lolei templis ir daļa no Rose Group, un viņš ir atšķirās ar to, ka ir celts no sarkanajiem akmeņiem, sarkanajiem ķieģeļiem. Esam atbraukuši pie Prehko tempļa, tas ir viens no Rose Group tempļiem, celts 9. gadsimta beigās.